Mēs bieži saskaramies ar dažādiem materiāliem un vielām ikdienā. Daudzas no tām nav vienas vielas, bet gan vairāku vielu maisījumi. Piemēram, ja sajaucam ūdeni ar eļļu vai sāli ar pipariem, mēs saņemam kaut ko, ko sauc par neviendabīgu maisījumu, un tas nozīmē, ka mēs varam redzēt tajā dažādas vielas. Bet ir arī viendabīgie maisījumi, kur mēs nevaram redzēt dažādas vielas, piemēram, kad ūdenī ir izšķaidīts krāsas pigments. Dažkārt mums ir nepieciešamība atdalīt vienu vielu no otras. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Ja mēs gribam no berama maisījuma atdalīt lielas daļiņas no mazākām, mēs izmantojam sietu un izsijājumu. Piemēram, miltus var izsijāt, lai izņemtu lielākas daļiņas, riekstus, jo pārdomājām un riekstu vietā gribam rozīnes. Vai arī mēs varētu vienkārši ļaut divām vielām nostāties pašām savās vietās, piemēram, eļļai un buljonam, un kad eļļa peldēs pa virsu, to nosmelt, jo gribam iegūt mazāk treknu buljonu. To sauc par vielu nostādināšanu. Ja mums ir šķidrums ar maziem cietajiem gabaliņiem, mēs varētu izmantot filtrēšanu. Tas ir kā izliet šķidrumu caur ļoti smalku sietu vai papīra filtru, lai izfiltrētu daļiņas. Piemēram, kad mēs gatavojam tēju vai kafiju, mēs filtrējam to, lai noņemtu biezumus. Un ja ir šķīdums, kurā kaut kas ir izšķīdis un to vajag atdalīt, tādos gadījumos šķīdumu var iztvaicēt. Piemēram, cukurūdens vai sālsūdens šķīdumu var uzraudzībā vārīt uz mazas uguns, līdz ūdens iztvaiko un paliek cukurs, sāls vai kāda cita iepriekš izšķīdinātā viela. Vai esat dzirdējuši teicienu, tik grūti kā atrast adatu siena kaudzē? Šis teiciens dzima, kad daudzi cilvēki nezināja, ka ir magnēti, jo šobrīd tas vairs nav nemaz tik sarežģīts uzdevums, vajag tikai magnētu. Starp citu, izmantojot ķermeņa magnētismu, mēs varam atdalīt metālu no citām vielām, pat zvejot divriteņus kanālā. Tātad, mums ir vairāki veidi, kā atdalīt dažādas vielas, un tie ir ļoti noderīgi. Ir jauki zināt par tiem, jo mums bieži nāksies izmantot šos paņēmienus mūsu dzīvē, pat ja mēs to neapzināmies. Pārlasi iztēlojoties savus piemērus vai atceries redzētos. Atā!